Jau! Ko tu? Ko tu? Neko atbraucam uz Akropoli. Jānopērk mammai dāvana. Mamanu? Mamanu dāvanu jānopērk. Un pēc tam ko? Pēc tam brauksim uz Siguldu. Tu pie stūras? Es nezinu. Man viss ceļš būs kā trips vecīte. Tev jā. Es jau vīnu tagad pirkšu. Jau. Jau zarāt, ka rīta būs. Naušņika mana. Kādas tu domā? Markus savu džimam jaunu skatās. Tumbiņu paņem. Ебля. Yeah! Это underground! Ko tu? Soļķi? Заправляемся. 95-o? Jā. Vai 98-o? Beņa. 99-o, бля. Авиационное топливо. Jau. Parād to sobaku caur logu. Tu jau mums visi esi sabačka, tur mankīs, ne? Es jau vispār vaigoju šodien. Šavinco paņemšu. Paēdsim. Čoņi dienu tu pražņi gribētu. Katru dienu. Katru dienu kā svētkos esmu vispār, pat jau nezinu, ko darīt vienkārši. Svētki atverot acis man sāks. Un vakarā pīzdēs bēdas. Ko? Aizgājām. Tikko bijām baznīcā. Ko mēs baznīcā? Залип vispār. Neko pa baštanu manu oču mjortvo sveci zaridili. Par mums arī Markus tur vispār kaut kas spokojās. Viņu kāds aiz kājām vēl, es domāju, pīzdēs piedzērām vēl to svēto ūdeni, kas tur ir. Svētā jau vadā. Ābols, paņēmām. Un savu kā vienot. Nu? Tad iekšā. Tas jau dzīvnieks, bļaļ, pus visu norija. Brā, labi, degdīja. Negribu? Porcelāna indilītīts, harmoniski mūsu rītī. O, es nezinu. Man jau patīk tāda. Man jau patīk. Aiz kalniem iedod bums. Mēs šonakt piedzimsim no jauna. Rekur sanatorijas rehabilitācijas. Man jau turienu vajag aizvest. Lai es bišķi izveidinu pauri. Skaties. Tāds vaibiņš arī ir. Nu, jā. Короче, поедем traukšā. Pīļi mēs padjam. Tu atpakaļ arī paņēmi, jā? Jā. Kā jums divas? Jā, divas ir. Šā brauk. Pirmais vai aiz mums? Es aiz jums, nahu, es nesēdēšu pirmais. Uztaisīšu storiju, tie varējām būt mēs, bet tev nepatīk džims. Un pasaka, viņi šodien vienādi saģērbušies jaunieši. Ko tu? Viņš vēl tev tavu sāniņu ir, jo tu smags esi. Jā, pa vidu mums apsēdies. Tagad taisi. Šitie jau ir, viņš ir galīgi vecais, tas rāds. Viņš jau nefunkcionē vispār. Bet nu, savs veibiņš viņa arī ir. Šā brauksim. Viņš tik droši izstāzīs. Tik labs. Sasvēries. Mēs jau uz vienu sānigu jau sasvērsim. Viņi jau tāpēc arī netaisa renovāciju, jo kādā mēs nekad neizbrauksim. Viņš jau palicis no tiem laikiem, kad bija 70. gadi. Tas ir jau antikvariāts pa lielam. Jā, es to noteikti. Tas kā Londonā, ne? Londonai. Negribu? Nu, mēs vēl varam pagriezties. Lai esam... Tā jau arī ir raspruķītris. Ek mūsu karuseli. Nu, šitādā es uzskatu ļoti liels retums vispār izbraukt. Tu vairs nekur neizbrauks. Tas ir kā Londonā, tikai Latvijā. Londonai. Lielais. Bet tu redzēsi, īstenībā ļoti smuki būs, kad uziesim pašā augšā. Bet tik labs vaibiņš viņā ir. Jā. Es jau te katru gadu braucu, kā jau tipisks latviets. Bļā, liekas dažreiz, ka viņš vienkārši sabruks. Es tik redzu. Bļā, un krītā visa kabīne trietālējā, tu iedomājies. Smuki jau. Vaņēt. Nu, vot, atstājam tevi tagad šitā pastīsies. Jo mēs tagad esam pašā sulā, kas var būt, jo tu neesi braukus.
Lai tu vienkārši mums pastāst. Izbraukt ar viņu vismaz vienreiz dzīvē vajag, es saku. Bet man sanāk katru gadu, katru jāvedu šodien. Es jau kā gids te jūtos gids. Katru gadu jāved, bļa. Kā gids jau stāst par to Siguldu visu laiku. Šodien būs mūsu gids. Jā, līdz laikam kaut kādam. Vīzijas beigām aizies to jau vairs ne. Kā man palīdzību aizies jūsējo. Galvenais, lai viņš no asas neizkrīč. Ar visu. Kurš smagāks nedomā? Tu esi smagāks. Kā tu strādā?Ībā skār savu svaru, es domāju, es pat iegrūžot varētu. Nesanāk. Varam tā. 3, 2, 1. Nu reizi. Bet tā aizgāja stāvējo pusi sākumā. Diena iet uz nobeigumu. Vīns sāk beigties. Aiziesim uz toalu. Es jau šodien kā gids visiem esmu. Es jau varētu mierīgi, man liekas, skaties. Nu, bļāšā, viņš nokritīs nabaks. Nu, nē, te jau vīzija kā. Выжить любой ценой. Emma, Mar. Tev vēl tādu YouTube's logo vajadzētu. Cik tu izdzēri? Kā cik? Ieteicam un devu? Vakara pastaigā arī. Pagarīt mēs zālējam. Rītais uz Angliju, bļā, lidoja. Aizmirst. Da labi, čistā? Nu jā. Tā no, kā tik ātru laiks piedāts? Es nezinu. Ir spākais, sāku ģeldi. Здорово, брат. Nu kā tu? Нормально? Ебать! Да, ну... Зависимость. Наркоман, Nav iekalniši, tad viņam neatbrauca visu. Čuvoks bez maikas iziet. Paka. Es saku, jau. Markus ir atbraucis atpakaļ. Es atgriezos beidzot. Šodien beg, bļa. Nu, ko teiksi? Kā rīt sākās? Rīt sākās labi. Pamodāmies ar vienu paku YouTubečikā. Vispār pārlaimīgi nezinu pat šodien, kā svinēt, ko darīt. Kādā kondīcijā šodien būt, mēs domājam vispār, ko darīt. Bet, nu, labi, jāpasaka, laikam, paldies viņam. Jā, paldies jums par atbalstu. Turpināsim, augsim, laidīsim mērķi ārā, tā, lai jums patiktu. Nu, vajag, lai vēl pie tā viens skip būtu vēl pāris nulis. Ar vienu nulīti, vēl vienu. Nu, ar vienu jau būtu labi ļoti tā kā, nu, paldies jums, šodien iepumpēsim plecus ar kājām. Nedaudz parādīsim plecu treniņu. Jā, īstenībā, un paldies jums vēlreiz. Jep. Jo tālāk, jo vairāk, paldies. Apsveic ar paku YouTube mūs. Tevi? Mūs? Mani apsveic. Jā, tu jau arī zini, apsveic ar paku YouTube. Man arī var rociņu pasveic, arī labprāt. Domāju, uzsāksim plecus ar fantilēm spiedīsim. Opa. Tas tā kā bāzīta mums būs. Nu, un pēc tam jau nezinu. Kaut ko tu šitos. A tu jūties kā tāds zvaigzne ar paku, es tevi filmēju? Es domāju, davai iesildamies, razminku nerādīsim. Jā, rādīsim rabočo svaru. Iesildīsimies, paiesim fantilīti sākumā. Jep, davai. Jā, mums ar Markus arī savs prikols ir, ka ar iesildīšanās mēs katrs savus stūri skrienam. Es vai vienmēr saku, labi, Zeibal, man tevis pa daudz, jo iesildīšanās ir galīgi savādākām, jo es tur savējās traumas, Ildu Marčello savējās. Markus Dvocariks paņēma razagrevašanos. Jūs zināt, ko man cilvēks atveda? Aizbrauc viņš uz Angliju cilvēks. Un viņš, ko viņš man atvedīs? Ko viņš izdomās? Viņš man atveda daunīts 6 zeķi pārīši, pasaka, brāto baltu zeķītes atveda. Ko es mums noderēs? Vismaz zinīt, ko man to tur končus kaut kādas zināt. Magnēts vismaz nav kaut kāds. Piekariņas. Vai kā domāt, cik darba sars būs reiķināt, kad vecāri iegāja? Būs 40, ne? Nezinu. Bļā. Nihuja nav normāli, bļa. Huiņa riktīgi vispār neiegāja. Vairāk kā hujau nekā izjutu. Nu jā.
Šis draugi apdirsos vienkārši. Jā, gan ir zubi izdevusi ārā ar gredzenu. Jau neredzējāmies. Pīzēts. Iedomā ļampas. Kā pirksti krakšs nabaga. Так, you're welcome, guys. Marcello kungs tūlīt. Sadās tādā. Ai, te jau sarakadījāņi, draugi. Sarakadījāņi to. Tā jau mēs ejam, mēs esam uz Lakāņu šodien. Jā, es domāju, jā, 40 по-любому smagi mums. Nē, tak tu traks zabēji. 40. Smagi iegāja. Nē, man smagi iegāja. Vai 37? Ar cik tu strādās? 35 un tu traks viņu sieļu uzmetu. Tāds sūds matus nogriezis uz vlogu, lai labi izsīts. Man ar keipu jāstaigā. Sen tāds svars noņemts uz pleciem. Cik tur būs 40? 40, jā. Nē, nu labi, ja es mitā 120 spiedu. Tāds pups, zini. Sisās. Tā arī var zini, ka tur vispār apsēsties, viņus var iedot to roku augšā. Davai. Все, turīt. Autors. Pats. Easy. Давай. Yep. Оп. Давай. Yep. Īstamais svars jau, ne? Zini, kas tur pa prikali ir? Kantels uzpast. Nē, sen vēl taisnīts. Nu jā. Tak man slēgšu, man spēks ir pa kaut. Redzēji, man te 35 evo šitā te. Un tu šitā pat man neiedevi iekosties. Kā tā var pasakīt? Man ir vēl. O! Vēl 5 ar katru. 4. Pleci. Kačājot plecus. Mēs jau kā treni. Tāks, tagad sāna deļķis papumpēsim bišķīt. Kai? Zaibals, ribята. Es jau gaidu šodien kaut kādas svinības tam vienai štukai jūtuvē. Tas ir īsts cilvēks? Jauniet. Viņš tas jauniets bārdiņu piekopi savu. Nu, ka galva pacēl. Oi. Kai? Ar 53 ļoti labi. Es jau nevaru kameru noturēt no plecs tādā pampā. Nu, pizdā salocīšu to bļa aparātu. Davai, strādā. Labs svariņš, ne? Šitais ideāls. Davai. Marks izdomāja dapumpēt. Vēl vienu. Brāl. Easy peasy lemon squeezy. Tagad aizmuguras jāuztais un mēs esam finito. Finito neesam, vēl kājas ir finito tad būs. Pa pleciem. Nu tad jā, šito mums aparātu vajag. Nu, mēs varam vēlreiz. Priekš video. Čaucies. Kas tev ir šodien? Kājas. Es jau skatos, tu jau tur skraidi, vaigais sportis. Šitie skrējēji. Es neprasu daudz, gribu dzīvot normāli, bet, ka pieskaros spirtam, nejūtu orgānus. Man arī besītie cilvēki, kuri labi sasmidzina, un, bļaid, noslaucīt normāli nevar pastāstīt. Viņš pīzdies komentāļus slāp. Un kas vēl tā nav tik traki? Arī labs ļoti aizmugurējām deltām. Īstenībā pastāstīšu šiem nostāpam. Markus pastāvēs gaismā, parādīšu jums. Visi akcentējas tieši uz vidu, bet ļoti daudz aizmirst rekur, pat var pastīties, kā viņa dod aizmugurējā daļa to apjomu plecam. Jā, un daudz aizmirst tieši par aizmugurēju. Nihujā tev vēnes, bļaļ. Daudz aizmirst, bet akcents uz viņu diezgan liels ir jāliek. Es teiktu pat lielāku akcentu. Nu jā, jo rekur tu sēdi plec, rekur ir aizmugure. Viņa dod tev visu apjomu, jā. Tāpēc, nu. Es taisu ar 102. 102? Jā, visu laiku. Pamēģināšu. Nu ir smagi, bet nu labi, 95 vismaz. Un te ir smagais gabals.
Davai, spied cauri viņu. Davai vēl vienu. Jep! Davai, rāda klasi. Kāds šariks. Mums vēl tāda interesanta poza, kādā mēs sēžam, ka viņu taisam. Mēs sēžam tā pašu maliņu. Jā, Sēžam. zodiņš tur. Zods augšā, sēžam slīp. Un reku kustību, taisni rokas aizgāja. Mēs tā labāk jūtam. jūtam. Šitos te. Tas jo ir derčiks. Baigi muguru slēdz iekšā. Trapēci arī. Test? Ko tu pildi? Ar ko sākt? Easy. Viņš vitīgi noēdās, ne? Resins palika. Velc. Vēl. Easy, ar kājām vēl. Dai. Smagi. Smagi, pizdec. Karoči, gribēju piegājienu taisīt krampīs ar alu. Hamstring. Ko teiks par šito kogai? Karoči, braucam tagad uz Akrapola. Es biju mammai austiņas nopircis uz dzimšanas dienu. Es viņai uzdāvināju viņas un viena austiņa nestrādā. Tagad iesim tur разбираться, разборkas. Nu, man galvā iedod moštāru. Nu, netek. Vispār man vakar sanāca konflikts te pat Kengā, karoči. Mums īstenībā vajadzētu aizbraukt tagad parunāt tur ar vienu cilvēku. Es nezinu, varbūt kaut ko uzfilmēsim, ja aizbrauksim, ja sanāks Markus tur. Vispār jau nezinu. Nē, mēs jau bez rokas skaršanām. Tīri vienkārši par jādomā cilvēkiem, ko viņi runā, jo ir jāciena viss. Vienalga pazīstams, nepazīstams. CIE būs gan jau mums. Ko tu? Bļā, tu ir traks. Normāli. Nu, šitas mums ir par to vienu štuku followeriem. Es domāju, labi, vajadzēs mums ejam nomitīsimies. Es jau pateicu, aizie prosa kūciņu nopers, uzfilmēsi. Čoks nāk ar pudeli ārā, tas ir unikums. Es jau tas vīnu dzērājs lielais. Dzeru tikai savs. Vienkārši dzērājs. Nu, tortīte mums tāda, kāda šodien ir, kādu atļāvāmies. Tad jau nu brāl pa to paku laikam. Priekā, draugi. Nu ko, iekožam? Sarkano čoks vēl paņēmis. Nu, tu jau tur paņēmi tādu, zini, maksimāli cukuraini, cik vien varēja. Laba? Bļām. Tu ahujējuši, cik viņi ir laba. Es jau uz diētas tagad jaunieši, kas? Diēta, jau. Ar sarkano vīnu, bļa. Labs, ne? Aizbraucām uz mežu, par ko aplīt iziesim pastaigāt. Es domāju, nedaudz varētu. Tā es negribētu. Es diētis brālis, kristi tāpēc pakas diēti. Es domāju, varam nedaudz pastāstīt, kā vispār šitais viss sakās, ne? Tātad Margvī, pats Margvī uzņēmums Sija Margvī jau pastāv, nezinu, kaut 2000, nezinu, kādu 15. gada, ne, mēs izdomājām. Nosaukums nav nekas jauns, bet pats kanāls kad mēs februārī laikam, cik kaut 8-9 mēneši ir. Un jā. Nu ko? Ideāli. Tie, kas mūs zina, es visu dzīvi Markusam teicu. Būtu sevi bisot, nu, filmēt nevis tieši džimu, bet kopumā dzīvi, jo mēs nekad vietas nesēžam. Mēs katru dienu esam kustībā vienā lielā. Es teicu, un cilvēkiem būtu interesanti, jo ir, nu, visu laiku kaut kas dzīvē notiek, ko var parādīt, jā? Un to pašu vaibu mūsējo. Aizbraucām uz ārzemēm, pirmo vlogu zālē uztaisījām, es sam Markusam teicu, bļā, nu jāpamēģina, jāuzfilmē. Mēs vēl neko nezinājām, nekā editot video, kā filmēt, kā tur. Nu vispār, nu zināšanas bija nulle, nu vienkārši nekas. Bet ideja jau bija sen, jau ļoti sen atpakaļ, mēs jau gribējām kaut ko tādu, tipa pafilmēt. Bet toreiz bail bija, nebijām pārliecināti sevi, nezinu kaut ko. Nu, kā jau pārsvarā pa dzīvi, gribi kaut ko pamēģināt, bet nezinu, visu laiku at maskas meklē. Jā. Nu, kopumā tas Margvī tā arī tapa. Un es ļoti ceru, ka viņš arī turpinās iet. Noteikti turpinās, un es
tik un tā mauksim tos video ārā. Tāpēc, ka mēs to nedaram priekš skatījumiem, priekš cipriem, mēs to vienkārši daram, jums patīk. Pas kā tagad mēs varējām pasanēt divatā iedzert, bet kur problēma vienkārši ar jums pasēdēt? Jā, zini. Labi, noskatīsies jūs to vēlāk, bet es iedomājos, ka tā visa paka auditorija sēdēt ar manīm. Draugi mums nekā nav, vienīgie draugi rekur, kas skatās jūs esat. Nu, Tā mēs visu laiku divatā esam. Atbalstītāji, un tāpēc, paldies visiem arī par komentāriem. Jā, kas atbalsta. Kopumā ir jau tie cilvēki mums, kas jau no sākuma nāk līdz ir tie, kas no vidus, kas vienmēr komentē. Mēs jau visus redzam. Yep. Nav tā, ka mums ir pie dirs tur lišbi atbildēt. Nē, mums vienmēr katrs komentārs ir patīkams. Jo tas ir būs, jebkurā gadījumā tu dari to priekš sevīm, bet ir patīkami darot savu lietu, ka tu no viņas dabūni kaut kādu atdevi atpakaļ, ka cilvēki rakstot, ka mēs motivējam viņus. Jā, ka motivējam uz žimu ķipu iet. Zaibis mani neviens nemotivē, diemžēl. Man būtu patīkami, ja man kāds varētu motivēt, es teikšu godīgi. Ko tu? Balā labs nedabūs. Līdinās tam man grauds. Garšīgs, ne? Sausais, ne? Es tikai sauso cukuru nav. Dry, ekstra dry. Pa sauso čūks. Galvenais, lai vairāk grādi 12,5. Tā, lai štirī. Es ir tā, lai klams. Jā, Markus, viņš jau lasīts. Tālāk arī tāpat tas margi bija interesanti, jo šito vlogu kādreiz mēs pārskatīsim. Kas būs vēl pēc pusgada, jā? Nu, pēc gada, pēc 2, 3, es pat nevaru iedomāties. Es jau tā dažreiz paskatoties atpakaļ kaut kāds 2, 3 vlogus jau man tā ziri šoks bišķīt ir kā tā dzīve mainās. Mums pat ir pāk visu laiku kaut kas jauns, kaut ko daram, nezinu. Jo tālāk, jo dziļāk ir sāp. Dziļāku bedru rokam zini. Bet kopumā, jā. Tāpēc, treniņu jūs redzējāt, Siguldu jūs redzējāt. Vēlreiz tad visiem paldies. Kopumā par to visu ciparu es jau rīt atvēru acis, man diena vispār šokā bija. Es domāju, man sapnis ir nopietns pamodos, vēl uploadoju. Es domāju, nevar būt. Markusam visiem sūta story iekšā. Jā, patīkam. Sekojam klāt Instagramā. Jā, links būs apakšā. Es tagad sēžu šeit. Mums jāatcerpe Rekur Gvido, Rekur es. Mūsu Instagram. Tur vienkārši viss jaunākā informācija. Tāpat kā būs otrā daļa jautājuma atbilde, lai jūs varat uzdot. Jo daudzi rakstīja, ka viņi gribēja kaut ko uzdot, bet viņi nezināja. Tāpēc ar Instagram sekojot līdzi par vlogiem. Rekur būs vārdi mūsu Instagram. Jā, Beisis Rekur apakšā ir links, uzspiežam linku, piesakojam. Visu jaunāko informāciju zināsiet, ko, kā, kad un kāpēc. Labu aptīti, brāl. Tev arī paldies, brāl. Ar jums bija Margvī. Piesakojam.